Es lūdzos, lai visi Ciānas ģimenes locekļi, kuri piedalījās Jaunās Jeruzālemes dienas 2024. gada piemiņas pasākumā, vienmēr ir piepildīti ar Tēva un Mātes svētā gara svētību. Šis gads ir priecīgs, jo Dieva baznīca svin savu 60. gada dienu, un debesu Tēvs un debesu Māte mums ir piešķīruši šo dārgo laiku, lai kopā pieminētu Jaunās Jeruzālemes dienu. Atskatoties uz pēdējiem 60 gadiem, mēs redzam, ka 1918. gadā Kristus Ansanhongs nāca uz šo zemi, lai glābtu savus bērnus, un 1948. gadā, 30 gadu vecumā, viņš tika kristīts un sāka pravietojumu ceļojumu, lai piepildītu Dāvida pravietojumu. Tad 1964. gadā viņš oficiāli nodibināja Dieva baznīcu, kā tās izkārtni izmantojot formālo nosaukumu – Dieva baznīca. Evaņģēlija darbs, kas notiek kopš 1948. gada, noveda pie baznīcas dibināšanas 1964. gadā, un tagad mēs svinam tās 60. gadadienu. Pēdējo 60 gadu laikā ir daudz atmiņu. Pēc tam, kad tēvs Kristus Ansanhongs 1985. gadā pacēlās no šīs zemes, pabeidzot 37 gadus ilgo pravietojumu par ķēniņa Dāvida troni, debesu Māte vadīja un virzīja šo evaņģēliju. Šogad aprit gandrīz 39. gads. Patiešām ir pagājis ievērojams laiks. Līdz šim Dieva baznīca ir nodibinājusi vairāk nekā 7800 Ciānas 175 valstīs, un apmēram 3,7 miljonu pazudušo brāļu un māsu ir atgriezušies Ciānā. Debesu Māte ar nepacietību gaida Ciānas bērnus, kuri vēl nav atgriezušies patiesības Ciānā. Tā kā visi Ciānas bērni saņēma vēlā lietus svētā gara svētību šī gada būdiņu svētkos, es jūs visus lūdzu pielikt visas pūles, lai sludinātu evaņģēliju Samarijā un līdz zemes galiem caur svēto garu, ko esat saņēmuši. Šogad, lai iepriecinātu debesu Māti Jaunās Jeruzālemes dienā, komandas, kas uzstājās Linkolna centrā Amerikas Savienotajās valstīs, apmeklēja Koreju, lai piedalītos, izsakot savu vēlmi piedalīties Jaunās Jeruzālemes dienā. Ciānas ģimenes locekļi no Mongolijas un Japānas, kā arī Ciānas ģimenes locekļi no Malaizijas un Indijas ir ieradušies, lai šodien šeit piedalītos. Es ticu, ka visi Ciānas bērni no visām tautām un visas pasaules sniegs daudz slavu, pateicību un godu tēvam un mātei, caur Jaunās Jeruzālemes dienas piemiņas pasākumu ar savu labo nodomu slavēt tēvu un māti. Es ticu, ka tēvs un māte dāvās bagātīgas svētības un svētā gara dāvanas visiem pasākumiem, ko Ciānas bērni ir sagatavojuši visu biedru vārdā. Tā kā māte mums šodien mācīja, es ceru, ka mēs ātri dalīsimies ar evaņģēliju Samarijā un līdz zemes galiem visu atlikušo laiku, lai mēs varētu atrast pat jaunāko bērnu. Ikreiz, kad debesu Māte dod mums savus vārdus, viņa ietver mācību. Mīliet viens otru vienmēr. Mums ir jāveic evaņģēlijs, paklausot mātes mācībai. Evaņģēlija ceļam ir jābūt tādam, kurā neviens, kas dzīvo uz šīs zemes, nav vientuļš. Aplūkosim Jāņa evaņģēlija 13. nodaļu.
Jāņa 13. nodaļas 34. pants. Jaunu bausli es jums dodu, ka jūs cits citu mīlat, kā es jūs esmu mīlējis, lai arī jūs tāpat cits citu mīlētu. No tam visi pazīs, ka jūs esat mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā. Dievs mums ir devis šo mācību, jaunu bausli es jums dodu, tas ir jaunā derība, ka jūs cits citu mīlat. Ir iemesls, kāpēc Dievs iekļāva terminu mīlestība jaunās derības saturā. Kā tiek aprakstīts Dievs 1. Jāņa 4. nodaļā? Ir rakstīts, Dievs ir mīlestība. Tādējādi visiem pasaulē vajadzētu sekot šai mīlestībai. Pašlaik Ukraina un Krievija karo Eiropā, bet Izraēla un Hamas tuvajos austrumos. Dažās pasaules daļās, kur cilvēkiem trūks debesu mātes mīlestības, rodas konflikti pārpratumu dēļ vienam otru, un šajā globālajā ciematā šur un tur notiek traģiski notikumi, kā piemēram karš, kas nodara ļaunumu cilvēkiem. Tomēr Dievs ir apgaismojis visus pasaules ļaudis par to, ka mums ir jāmīl vienam otru, un viena no vissvarīgākajām mācībām, ko debesu māte ir devusi visiem Ciānas bērniem, atnākot uz šo zemi, ir mīliet cits citu, vai ne? Aplūkosim 1. Jāņa evaņģēlija 4. nodaļu. 1. Jāņa 4. nodaļas 7. pants. Mīļie, mīlēsim cits citu, jo mīlestība ir no Dieva, un katrs, kas mīl, ir no Dieva dzimis un atzīst Dievu. Kas nemīl, nav Dievu atzinis, jo Dievs ir mīlestība. Tas ir tas, ko mums māca Bībele. Visai pasaulē vajadzētu atspoguļot Dieva nodomu. Vai Dievs nedod saviem bērniem jaunās derības principus un nemāca viņiem par uzticību, upuri un mīlestību, kas apslēpta jaunajā derībā, lai viņi varētu līdzināties viņam? Tā kā Dievs ir mīlestība, tad pasludinot jaunās derības patiesību, viņš mums atstāja vārdus: mīliet cits citu, kā derību un bausli. Tad, ko Dievs ir iecerējis caur šo mīlestību paveikt mūsos? Atradīsim citu pantu Romiešiem 13. nodaļā. Aplūkosim Romiešiem 13. nodaļas 10. pantu. Mīlestība tuvākajam ļauna nedara. Tātad bauslības piepildījums ir mīlestība. Ir vecā derība, kā arī jaunā derība. Ko viņš saka, kas ir visu derību un baušļu piepildījums? Tā kā Kristus nāca uz šo zemi, lai dotu mums dzīvību, plēšot savu miesu un izlejot savas asinis, mēs varējām ienākt jaunās derības patiesībā, caur kuru mēs varam tikt atbrīvoti no grēkiem, saņemt jaunu dzīvi un iegūt mūžīgu dzīvi, vai ne? Dievs mūs ir mācījis, ka mīlestība ir visas bauslības piepildījums. Nesen mēs saņēmām vēlā lietus svētā gara svētību caur būdiņu svētkiem. Ir rakstīts, ka starp vēlā lietus svētā gara svētībām ir daudz dāvanu. Aplūkosim 1. Korintiešiem 12. nodaļas 4. pantu. Aplūkosim 12. nodaļas 4. pantu. Ir dažādas dāvanas, bet viens pats gars, ir dažādas kalpošanas, bet viens pats kungs.
Šeit dāvanas attiecas uz svētā gara dāvanām. Aplūkosim 5. pantu. Ir dažādas kalpošanas, bet viens pats kungs. Ir dažādi spēki, bet viens pats Dievs, kas dod visas spējas visiem. Bet ikvienam ir dota gara izpausme, lai nestu svētību. Citam gars dod gudrības runu, citam atziņas runu, tas pats gars. Citam dota ticība tai pašā garā, citam dāvanas dziedināt tai pašā vienā garā. Citam spēki brīnumus darīt, citam dāvanas runāt praviešu spēkā, citam garu pazīšana, citam dažādas mēles un citam mēļu tulkošana. Visu to padara viens un tas pats gars, piešķirdams katram savu tiesu, kā gribēdams. Pārējām uz 29. pantu, lai redzētu vairāk par svēto garu, ko Dievs mums dod. Aplūkosim 29. pantu. Vai tad visi ir apustuļi? Vai visi ir pravieši? Vai visi ir mācītāji? Vai visi ir brīnumu darītāji? Vai visiem ir dāvanas dziedināt? Vai visi runā mēlēs? Vai visi tās var iztulkot? Bet dzenieties pēc vislielākajām dāvanām, un tur es jums rādīšu ceļu, vēl pāri par to. Pārējām uz 13. nodaļu. 13. nodaļas 1. pantā Dievs mums atklāja, ka mīlestība ir vislabākais veids. Ja es runātu ar cilvēku un eņģeļu mēlēm un man nebūtu mīlestības, tad es būtu skanošs vašs vai šķindošs zvārgulis. Un ja man būtu pravieša dāvanas, un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un ja man būtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad tas man nelīdz neniek. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauž, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedaudzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā neskaistas, tā nepiemin ļaunu. Tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāj visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Mīlestība nekad nebeidzas, praviešu dāvanas beigsies, valodas apklusīs, atziņa izbeigsies. Jo nepilnīga ir mūsu atziņa un nepilnīga mūsu mācība. Bet kad nāks pilnība, tad beigsies, kas bija nepilnīgs. 11. pants. Kad biju bērns, es runāju kā bērns, man bija bērna tieksmes un bērna prāts, bet kad kļuvu vīrs, tad atmetu bērna dabu. Mēs tagad visu redzam mīklaini kā spoguli, bet tad vaigu vaigā, tagad es atzīstu tik pa daļai, bet tad atzīšu pilnīgi, kā es pats esmu atzīts. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība, šās trīs, bet lielākā no tām ir. Kas ir vislielākā? Mīlestība. Tēvs un māte ir atnākuši uz šo zemi, lai parādītu mums šo mīlestību. Ir pagājuši 60 gadi, kopš Ciāna tika nodibināta 1964. gadā. Pēdējos 60 gadus viņi vienmēr ir vadījuši mūs ar mīlestību, sakot, evaņģēlija ceļam ir jābūt tādam, kurā neviens nav vientuļš. Ar šo mācību Dievs nepamet pat vienu biedru, kuram trūks ticības vai trūkumi, bet atceras viņus, lūdz par viņiem un rūpējas par viņiem. Šādā veidā Dievs ir vadījis Dieva baznīcu nodibināt vairāk nekā 7800 ciānu 175 pasaules valstīs. Apmēram 3,7 miljoni biedru ir ienākuši šajā žēlsirdīgajā darbā, lai izteiktu pateicību, godību un slavu tēvam un mātei Ciānā, vienotajā avju aplokā. Tādējādi Dievs mūs ir pamodinājis saprast, ka mīlestība ir vispilnīgākā bauslība un bauslības piepildījums sakņojas mīlestībā.
Tāpēc visiem Ciānas bērniem, no jaunākā līdz vecākajam, vienmēr vajadzētu zināt, kā cienīt, ņemt vērā un dāvāt mīlestību viens otram, lai mūsu Ciāna vienmēr varētu būt piepildīta ar prieku, laimi un dziedāšanu, kā patīk tēvam un mātei. Es domāju, ka Ciānai vienmēr vajadzētu būt piepildītai ar tik nebeidzamām priecīgām skaņām. Aplūkosim Mateja evaņģēlija 25. nodaļas 31. pantu. Divdesmit nodaļas 31. pants. Bet, kad cilvēka dēls nāk savā godībā un visi eņģeļi līdz ar viņu, tad viņš sēdēs uz sava godības krēsla. Un visas tautas tiks sapulcētas viņa priekšā, un viņš tā šķirs, kā gan šķir avis no āžiem, un statīs avis pa savu labo, bet āžus pa kreiso roku. Tad ķēniņš sacīs tiem, kas pa labo roku: nāciet šurp, jūs mana tēva svētītie, iemantojiet valstību, kas jums ir sataisīta no pasaules iesākuma. Jo es biju izsalcis, un jūs esat mani paēdinājuši, es biju izslāpis, un jūs esat mani dzirdinājuši, es biju svešinieks, un jūs esat mani uzņēmuši. Es biju pliks, un jūs esat mani apģērbuši, es biju slims, un jūs esat mani apmeklējuši, es biju cietumā, un jūs esat nākuši pie manis. Tad taisnie atbildēs viņam un sacīs: Kungs, kad mēs esam tevi redzējuši izsalkuši un tevi paēdinājuši, vai izslāpuši un tevi dzirdinājuši? Kad mēs esam tevi redzējuši kā svešinieku un tevi uzņēmuši, vai pliku un tevi apģērbuši? Kad mēs esam tevi redzējuši slimu vai cietumā un nākuši pie tevis? Tad ķēniņš tiem atbildēs un sacīs: Patiesi es jums saku, ko jūs darījuši vienam no šiem maniem vismazākiem brāļiem, to jūs esat man darījuši. Tas kungs sacīja: Tu atnāci un mani apģērbi, kad man vajadzēja drēbes. Viņi jautāja: Kungs, kad mēs redzējām, ka tev vajadzēja drēbes un apģērbām tevi? Patiesi es jums saku, ko jūs darījuši vienam no šiem maniem vismazākiem brāļiem, to jūs esat man darījuši. Viņš mums to paskaidroja šādā veidā. Tāpēc Jāņa evaņģēlija 13. nodaļas 34. pantā Dievs modina visus savus bērnus, dodot jauno derību uz pavēli: mīliet cits citu. Kad mēs sakām, mēs labi turam Dieva baušļus un derību, tas galu galā nozīmē, ka visam ir jānāk no mīlestības un jābūt mīlestībā. Pretējā gadījumā viss būs tikai kā skanošs varš vai šķindošs zvārgulis, kas izdos skaņas bez nozīmes un tikai piepilda gaisu ar troksni. Tāpēc mēs esam aicināti tajā ieliet mīlestību. Tas ir tas, ko Tēvs un Māte mūsos visu laiku modināja. Šodien mēs svinam Jaunās Jeruzalemes dienu. Vairāk nekā 40 gadus debesu Māte mūs ir lolojusi, rūpējusies par mums un visu sasniegusi ar savu mīlestību. Vai ne tāpēc mēs šodien varam būt šeit? Tagad izplatīsim Tēva un Mātes upurējošo mīlestību pret mūsu brāļiem un māsām, lai visa cilvēce visā pasaulē varētu apvienoties mīlestībā, harmonijā un vienotībā, nevis būt konfliktos un strīdos. Es ceru, ka 2024. gads patiesi būs žēlastības gads, izpildot bauslību, ko Dievs vēlas, lai mēs piepildītu. Es arī ceru, ka visā pasaulē tiks paveikts pārsteidzošs darbs, kur katra baznīca žēlīgi pilda savu misiju un lomu, parādot mīlestību savās vietējās kopienās, lai visi cilvēki varētu mācīties par mīlestību, vērojot Dieva baznīcu. Es domāju, vai tas nebūtu tas brīdis, kad mātes vēlme tiek piepildīta?
Es ceru, ka šādi svētīgi notikumi notiks vienlaikus visā pasaulē. Turklāt es esmu dziļi pateicīgs debesu mātei, kas nolika malā debesu godību, uzvilka miesas telti un nāca uz šo zemi, lai mūs glābtu. Ja tas nebūtu dēļ grēcīgajiem debesu bērniem, viņi saņemtu slavu un godu no neskaitāmiem eņģeļiem debesīs. Tomēr viņa izvēlējās uzvilkt miesas telti mūsu dēļ, un sākot ar lūgšanu agri no rīta, viņa visu dienu velta savu sirdi un prātu Ciānas ģimenes locekļiem. Domājot par debesu māti, es mūsu visu vārdā vēlos teikt: Debesu Tēvs un debesu māte, mēs pateicamies jums. Mēs jūs mīlam. Jūs visi jūtat to pašu, vai ne? Vai mums visiem kopā nevajadzētu teikt: Tēvs, māte, mēs jūs mīlam. Tēvs, māte, mēs jūs mīlam. Paldies jums! Liels jums paldies! Lai Dievs jūs svētī!